Sveicināti Negala podkāstā. Tas ir podkāsts par personībām un tēmām, kas man interesē. Šodien es viesojos pie mākslinieces Kristīnas Virsas. Un ir tā kā doma sadalīt šo podkāstu 3 plus-mínus daļās. Sākumā mēs parunāsim par Kristīnas projektiem, par Drink and Draw. Tad būs tāda maza tā kā spēle, tā kā viktorīna, kur Kristīna mēģinās uzminēt. Viņai tiks rādīt dažādi attēli, viņai būs jāuzmina, vai tas attēls ir radīts ar mākslīgo intelektu, vai tos ir radīts ar cilvēku roku. Un beigās mēs izklīdīsim pa dažādām tēmām. Tātad sāksim. Sveika, Kristīna! Čau! Kā tu sev iepazīstināt citiem cilvēkiem? Ārprāts! Tu pateici vārdu māksliniece, un man bija tāds, kungs, kā man nepatīk, ka man tā sauc. Angļu valodā ir vārds creative, un latviešu valodā, ja tu iztulko, tad tas ir radītājs, kas man liekas ir ārprātīgi smieklīgs vārds, jo parasti latviešu valodā sauc to par kaut kādu dievību vai kaut ko tam līdzīgu. Bet man šķiet, ka es esmu vienkārši, vismaz cenšos būt radoša persona. Es esmu arī skicētāja kopienas sirds, es viņu saucu par sirdi, tāds tā kā apvienotājs, vidējais tāds kodols. Bet īstenībā es esmu vienkārši cilvēks, kurš meklē kaut kādus radošos veidus un sapratis to, ka tie radošie veidi ir tā, kā es sev piedzīvoju. Tas ir arī viss. Tad tu sev nesauc par mākslinieci? Nē. Man šausmīgi nepatīk tas vārds. Tehniski es esmu māksliniece, tāpēc, ka man it kā ir izglītība, mākslas bakalaurs, bet nē. Nē. Labi. Kas to šobrīd aktuāli dzīvē? Esmu uzsākusi studijas maģistrantūrā, Kultūras akadēmijā. Tā ir kopprogramma kopā ar RTU. Attiecīgi mācos gan radošo industriju un viss, kas saistās ar to, visādām sfērām un tā tālāk no kultūriskā skatu punkta un tajā pašā laikā arī no biznesa. Attiecīgi tas ir tas svaigākais, kur es arī šobrīd sēžu un mājas darbus pildu biznesa modulēšanā. Īstenībā ir interesanti. Vienīgais tas, ka tas ir kapacitātes ēdoši. Un otrs ikdiena. Turpināt Drink and Draw. Labi, par Drink and Draw. Man ir viens tāds jautājums, ko man vajadzētu zināt. Drink and Draw vienu brīdi... Labi, sāksim varbūt ar to, kas vispār ir Drink and Draw. Ļoti labs jautājums. Ideāli. Paldies. Drink and Draw ir tāds kā zīmols, es varētu teikt. Tas ir nosaukums, kas cirkulē apkārt visā pasaulē. Tā ir ideja, koncepts, kā mēs varam pavadīt foršā atmosfērā, pieņemsim, publiskā bārā. Mēs varam vienkārši radoši izpausties. Tas koncepts tika aizsākts pirms kaut kādiem, jau es pieļauju ap 20 gadiem atpakaļ, kad Ņujorkā puiši apvienojās un uztaisīja Drink and Draw Social Club. Un, attiecīgi, viņi iesāka to tā kā tradīciju, ka vienkārši aiziet uz bāru, apsēžās viens otram blakus, ņem savus dzērienus, lai kādi tie būtu, un vienkārši skicē vai tur kaut ko dara radoši. Un tad pēkšņi tas viss pārauga un pārnesās uz Eiropu, un kā viena no tādām īpatnībām izveidojās to, kad ir figūru skicēšana, jeb cilvēku skicēšana. Un, attiecīgi, tas koncepts viss kaut kur uzplaiksnī. Mēs neesam savā ziņā ļoti vienoti, mēs esam kā atsevišķas kopienas, bet principā tā ideja par to, ka mēs esam kopiena, kas aptver un piedāvā visāda dažāda veida cilvēkiem savienoties un radoši izpausties, tas koncepts, man liekas, visiem ir tāds kodols. Par Drink and Draw vēl viens jautājums. Es sekoju diezgan ilgi šim visam projektam, es arī bieži nāku uz pasākumiem. Un vienā brīdī es pamanīju, ka tā kā mainīja zīmolu uz All Create Latvija, vai tas vēl ir aktuāli. Un man ir aizdoms, kāpēc šī zīmola maiņa tika veikta, bet kāpēc? Sarežģīti. Tāpēc, ka dzīve ir sarežģīta. Tur bija vairāki aspekti. Mēs joprojām Instagramā esam atrodami kā Drink and Draw Latvija. Tajā pašā laikā Facebookā mēs esam pārsaukušies. Un tas stāsts bija tāds, ka mēs gribējām nesaistīt vairāk sevi tikai un vienīgi ar Drink and Draw konceptu.
Jo mēs sākām pirms 6 gadiem taisīt skicēšanas pasākumus, kuros ir kaili modeļi. Un tad lēnā garā mēs sākām lipināt un paplašināties dažādos citos veidos, dažādās starpdisciplinārās pasākumos. Un tādā veidā es gribēju ieviest un pārzīmoloties uz šo te all create, kas ir tā kā, ka visi var radīt. Un tas šobrīd ir palicis uz pauzes. Tāpēc, kad man trūkst mazliet smadzeņu kapacitātes. Tad, bet es pieņemu arī viens no iemesliem bija, ka, lai neasociētos ar dzeršanu. Oh, crap, jā, pareizi. Jā. Tāpēc, kad tad, kad mēs pašā sākumā sākām taisīt pasākumus, un tad mēs gājām uz visādām tur tīklošanās un visādiem pasākumiem un visādām tur biznesā arī kaut kādām apmācībām un tā tālāk, tad viens no latviešu tautas stereotipiem ir par to, ka latviešiem patīk dzert alkoholu, un par to ir, man liekas, pat pētījumi. Ja ne pētījumi, tad raksti pavisam nopietni. Un attiecīgi šī te briesmīgā tādā vēstures tādā atrauga ir palikusi vēl projām. Un tad, kad cilvēki redz vārdu drink, tad visiem uzreiz pirmais sašutums par to, ka mēs dzeram un dzeram primāri, nevis skicējam cilvēkus. Kā radās Drink and Draw Latvijā? Tālais 2018. gads. Es tajā laikā strādāju grafiskajā aģentūrā. Jā, grafiskā aģentūra. Un, attiecīgi, mani draugi no Rīgas ir ļoti tuvi draugi Igauņu Drink and Draw kopienai. Un tad sanāca tā, ka es 2018. gada janvārī aizbraucu ciemos uz Igauniju. Un pati īstenībā tajā pasākumā, kurā es piedalījos, es arī otrajā daļā pati pauzēju. Un, attiecīgi, tajā brīdī es sapratu, ka man grafiskā aģentūrā ir pietrūcis tas radošums, ka tu vienkārši bez nekādiem uzspiediena, bez nekāda rezultāta, bez nekā konkrēta, tu vienkārši atnāc un baudi to procesu un laiku, un tas šausmīgi pietrūka. Un grafiskā aģentūra man mazliet, varbūt klienti vienkārši izsūca, un tāpēc man gribējās kaut ko radīt. Un tad es vienkārši atbraucu atpakaļ uz Rīgu un uztaisīju pirmo pasākumu. Tur ir vēl garāks stāsts, bet tas, man liekas, ir tāds. Vienot sakot, man igauņu tā laika jauniepazītie cilvēki, šī brīža draugi man iebakstīja to, ka es varu arī Latvijā kaut ko tādu darīt un ka tas ir jādara. Iedeva man paciņu ar lietām, tā skaitā pirmo logo, kas bija latviski iztulkots. Jo viņiem ir Drink and Draw, Jūja Junista, kas ir igauniski dzert un zīmēt, un viņi pārtulkoja uz latviski dzert un zīmēt. Un tad tas bija pirmā, nezinu, kaut pāris mēneši, tad, kad es strādāju, tad mums bija kā vienojošais logo un tā tālāk. Tā kā jā, tas tā arī sākās. Un tad mēs vienkārši sākām testēt, adaptēt, saprast, kas mūsu sabiedrībai strādā, kas nestrādā, un tad vien plašāk un plašāk vērsties. Tad es pareizi sapratu, ka pirmajās reizēs logo bija dzert un zīmēt? Angļu un latviešu valodā dzert un zīmēt, jā. Latviešu valodā izklausās daudz brutālāk. Jā, vai ne? Jautājums, tu jau nedaudz pieminēji par cilvēku reakcijām, kad viņi uzzina par šo projektu. Kādas ir cilvēku reakcijas pirmās? Wow, ir dažādas. Mums ir fani. Tu esi tā skaitā fans. Siemens ir viens no, manuprāt, visvairāk apmeklējis mūsu pasākumus ever. Man šķiet. Ir cilvēki, kas nesaprot, priekš kam mēs to darām. Viņiem nav vispār tāda koncepta par to, kad radoši pavadīt laiku ar citiem cilvēkiem, ka tas varētu būt vajadzīgs viņiem. Ir cilvēki, kas, ir tā milzīgā grupa, kuram ir tas stereotips par to, ka mēs lietojam vairāk alkoholu nekā mēs īstenībā darām. Un tad ir milzīga grupa, kas saka to, ka viņi zīmēt nemāk.
Tas ir tāds klasisks sāpes stāsts par to, ka abas rokas ir kreisās, par to, ka ir traumas no kaut kādas vizuālās mākslas pasniedzējas pamatskolas laikā, kur ir teicis, ka tu neesi pietiekami radošs vai ka tu vispār neko nemāki un tā tālāk. Un tādā veidā vienkārši ir iesakņojusies pieaugušajiem tā trauma. Un tad ir tie cilvēki, kuri parasti no citiem draugiem un paziņām mutes mudinē, kā tur skaitās. Vienādi sakot, verbāli draudzējoties un runājot par pasākumu, atnāk, iemīlās un paliek pa mūsu regulārajiem. Vai tu atceries arī savu pirmo reakciju? Tā kā pirmajā reizē tu modelēji vai tu arī zīmēji? Jā. Un kāds bija tavs sajūtas? Vai tev bija iepriekš kaut kas tāds līdzīgs bijis? Tas bija ārkārtīgi interesants pasākums. Tas nebija standarta drink and draw. Kas nozīmē to, ka tās noteikti nav objektīvas sajūtas par pasākumu. Labi, es vienkārši izstāstīšu beidzot to īsto stāstu. Vai tu zini, kas ir BDSM? Jā. Labi. Vienmēr sakot, tas bija BDSM tematiskais pasākums. Un mēs braucām uz turieni ar tādu domu, ka tajā laikā mani interesēja arī rope, bondage, visādas tādas lietas. Un attiecīgi es pozēju kā sasietais cilvēks. Tas ir rītīgi superīgi, rītīgi skaists piedzīvojums. Tas ir ļoti arī izaicinošs pēc ķermeņa, tāpēc, ka tas ir tur visādas lietas. Bet attiecīgi tas, ka es jau esmu tādā vidē, kas ir absolūti nestandarts, un tur ir cilvēki, kurus es skicēju, un man blakus stāv kolekcija ar vibratoriem vai ko tamlīdzīgu, man tas absolūti nebija kaut kas šokējošs. Man tas bija likās rītīgi forši. Ļoti atbrīvojoši, absolūti bez nekāda, nekāda kritiskas sajūtas, nekas. Un, ja es paskatos uz tām skicēm, man viņas joprojām ir, es viņas nemetu ārā. Un tad, kad es paskatos uz tām skicēm, man šobrīd liekas, ak, Dievs, traus, šausmīgas skices. Bet es viņas paturu dēļ tās sajūtas, kad man bija sajūta, ka tā ir brīvība, ko tu vari piedzīvot, un tev nevienam nav jāatskaitās, tev nav jāizliekās, tu vari vienkārši savā nodabā skicēt. Un viss. Jā. Interesanti. Es atceros pirmo reizi, kad atnācu uz Drink and Draw. Tas bija nejaušības dēļ. Tas bija laikam coworking space, kā viņi sauc, neatceros. Darba vieta varbūt tās. Un tur cilvēks stāv uz galda un pliks. Un es nekad nebiju interesējies par BDSM. Tas bija parastais pasākums. Nekas īpaši vienkārši mākslas akadēmijā zīmēt, bet man nekad tāda pieredze nebija bijusi. Un man bija tāda sajūta, ka tas būtu līdzīgs zoodārs nedaudz. Tas pārgāja ļoti ātri, bet ļoti tāda alternatīvas dimensijas sajūta. Bet jā, tagad jau ir pierasts. Kāpēc zoodārs? Tur cilvēks skatās uz dzīvniekiem. Un tagad mēs esam nolikuši pliku cilvēku un mēs skatāmies un viņu pētām. Tas ir ļoti interesants aspekts. Šo es vēl neesmu dzirdējusi. Jā. Kāda ir tava plāna saistībā ar Drink and Draw? Jā, ļoti daudz to var pateikt kvēlākos. Kvēlākie plāni. Līdz ar skolas sākšanos, šobrīd maģistrantūrā sākt studijas, man ir mazliet nomainījies fokus. Ja iepriekš, pusgadu iepriekš man bija absolūti skaidrs mans plāns ar Drink and Draw, tad šobrīd ir tā, ka mana kapacitāte ir pakārtot studijām, un tāpēc tie plāni, viņi eksistē, bet viņi iespējams nebūs tik ātri. Es ļoti, ļoti gribu paplašināt vispār piedāvājumu kā tādu, kas neatiecās tikai uz modeļiem, kurus mēs skicējam, bet es gribu piedāvāt arī iespēju māksliniekiem. Sapcīt, jā, ja jums ir kāda mākslas idejas vai kaut ko tamlīdzīga, nāciet pie mums ciemos, jo mēs gribam, lai mūsu kopiena paplašinās un nāk ar dažādiem piedāvājumiem arī citiem, un ka mēs esam tas starppunkts.
Tā ir viena lieta. Vēl viena lieta ir tāda, ka es sapņoju uztaisīt kādu starpvalstu projektu, kas šobrīd varbūt ar manām zināšanām ir par īsu, bet kaut kādā brīdī es to sākšu darīt. Es gribu uztaisīt kaut ko tādu, kuram ir vai nu mēs braucam ciemos uz kādu citu valsti, vai kāda cita valsts brauc pie mums, vai arī tā ir kaut kāda, es nezinu, kaut kāda sadarbība starp valsts. Pagājušo gadu, piemēram, tu organizēji festivālu Samaņu, šogad arī organizē. Tehniski tas nebija tā kā starpvalsts, jo tur bija igauņu mākslinieces un mākslinieki. Kāda tā definīcija, ka tur iesaistās kaut kādas valstiskās organizācijas, lai būtu starptautisks pasākums? Vienkārši tie ir mūsu draugi. Draugi skatās. Draugi skatās. Es uztveru to, ka tā kā līdz Igaunijai un Lietuvai aizbraukt, tas ir tā kā principā līdz Liepājai. Tā kā es to neuzskatu par ārvalstīm, es uzskatu to par kaimiņiem, kas ir bišķiņ tālāk nekā varbūt gribētos. Starpvalstu noteikti es gribētu aizbraukt kaut kādā apmaiņas programmā un saprast, kā šīs lietas un kāda kopienas veidojās un tiek uzturētas kaut kādās siltās zemēs, tāpēc, ka man patīk siltums. Un otra lieta ir tāda, ka tas ir tas interesantais faktors, jo katrai valstī ir absolūti cita, vai gan politiskā, gan ekonomiskā, gan sabiedrības dažādi uzskati un tā tālāk, un tā kopiena ir radusies parasti ap to, kā viņi izpaužās. Un tāpēc sadarbība ar kaut kādu, es nezinu, Eiropas tālāku galu mani ļoti, ļoti interesē. Jo vienkārši paskatīties uz tām lietām ar svaigu skatījumu, svaigu aci. Vai tu esi apsvērus, ja runā par Drink and Draw domu, tā kā nodot projektu citam cilvēkam un aiziet projām, vai arī samazināt savu slogu? Jā. Kāpēc? Jo tas grūti, vai arī? Man ir bijis viens krīzes moments, īstenībā krīzes momenti ir daudz un dikti, es vienkārši nevienam viņas nesu. Man ir bijis viens krīzes moments, kad tajā laikā man bija arī ļoti aktīva komanda, kas ar mani strādāja kopā, un mēs arī visus lēmumus pieņēmām kopā un idejas taisījām kopā un tā tālāk, līdz Covid laikam, principā. Un tajā brīdī bija man viena krīzes moments, ka es vienkārši paziņoju to, ka viss, es vairs nespēju. Tāpēc, ka ir ļoti interesanta sajūta, ka ap mani pulcējās cilvēki un ap šo kopienu pulcējās cilvēki. Un viņi tā kā nāk klāt un mainās un tā tālāk. Bet, ja mēs paskatāmies no tādā organizācijas viedokļa, no tā līmeņa, tad ir ārkārtīgi daudz lietas, kas ir jāpaveic. Sostīkli nestāv uz vietas. Algoritmi visu laiku spiež ārā ziņas. Tas, kad vienkārši mēs varam sasniegt savu auditoriju caur draugiem, tas ir tik forši, bet tas atkal tomēr prasa laiku, tas prasa to enerģiju, to, ko es tērēju pasākumos. Un tāpēc ir bijusi ļoti daudz brīži, kad man ir bijis tuvu izdegšanai. Un jautājumos par to, vai pamazināt slodzi, es meklēju sev, starp citu, kolēģus, asistentus. Palēnām kaut kur uz to pusi grozās. Es aizmirsu pateikt, ka es gribētu mēģināt uztaisīt sociālo uzņēmējdarbību. Jā. Ko tas nozīmē? Sociālā uzņēmējdarbība ir principā SIA, kurām ir sociālās uzņēmējdarbības status. Tas nozīmē to, ka principā, ja parastā SIA, tu no akcijām tu vari tā kā saņemt dividendus? Dividendus, jā, paldies. Savukārt, sociālajiem SIA tu nevari to darīt. Tev visu laiku ir tas, ko tu iegūsti, tā visa peļņa, tev visu laiku ir jāveidot, lai tu piepildītu sabiedrībā kaut kādu nozīmīgu darbu. Vai arī tā ir kultūras piedāvājuma paplašināšana. Mūsu gadījumā tā ir principā sociālā integrācija. Ja mēs esam taisījuši pasākumus, pieņemsim, ar Latvijas Paralimpisko komiteju, jo mēs vienkārši gribam parādīt to, cik cilvēki ir dažādi, un viņi ir absolūti normāli. Visi ir absolūti normāli, lai kā viņš izskatītos. Tas ir viens no tiem mērķiem. Un, savukārt, šo te visu es tiešām nevaru izdarīt viena.
Jo tas nozīmē, tas ir SEO, tā ir grāmatvedība, tas ir vispār menedžments kā tāds, tas ir saprast, kas, kā rakstīt projektus un tā tālāk. Es ļoti meklēju asistentus, darbiniekus, es nezinu, entuziastus. Jā. Es nezinu. Kāpēc tu visu dari? Tas ir ļoti labs jautājums. Man nav atbildes. Tu vienkārši iesāk un jāturpina. Ne? Tā kā akmens ripo no kalna. Laikam. Man ļoti gribētos teikt, ka nē, ka tur ir, tā kā, kad, kā lai to pasaka, visi cilvēki nogurst ar laiku. Ir sevišķi, ja dara kaut kādas vienas un tos pašus procesus, vienkārši visi cilvēki nogurst. Tāpēc arī tajā brīdī, kad es mēģināju aktīvākajos gados, šobrīd arī ir aktīvs gads, bet citādi aktīvs, ka es visu laiku mēģināju jaunus konceptus un tā tālāk, tas man rada interesi. Tāpēc, kad es varu pamēģināt visādas interesantas lietas, tur nezinu, kādiem jauniem mēdījiem uztaisīt pasākumu, tur, piemēram, zelta apzeltīšanas, piemēram, pasākumu, vai arī kaut kādus tēmas ieviest, vai tam līdzīgi. Un tas man iedod to drive, tas man vienkārši iedod, forši varētu šito pamēģināt un tā tālāk. Un tad ir interesanti no tās idejas nokļūt tajā posmā, kas ir izpildīšana, un tad arī saprast, vai tas strādā vai nestrādā. Un tas bija mans motivators. Principā iedvesmot cilvēkus. Šobrīd es esmu nogurusi. Yeah. Bet es nevaru no tā atteikties. Kādas ir tavas lielākās grūtības organizējot pasākumus? Wow! Tas nav jāprasa man, tas ir jāprasa citiem cilvēkiem, kas ir kopienā vai arī kas nāk uz pasākumiem. Kas tev liekas, kas ir manas dotības? Nē, grūtības, jā. Tas ir vieglāk. Protams, negatīvā lietas vienmēr ir vienkāršāk pateikt. Kas ir manas grūtības? Grūtības ir pavisam cilvēcīgi tajā brīdī, kad esmu ielikusi plānu, salikusi datumus pasākumiem, tad man ir jārēķinās ar to, ka mans pasākums ir jānovada. Vai arī manai komandai tas ir jāizdara. Un tas ir lūst vai plīst. Mēs ļoti, ļoti reti pārceļam pasākumus, tāpēc, ka tas ir mans atbildības tāds kodeks. Un, attiecīgi, tajā pasākumā man ir jāiedod visa enerģija, kas man ir. Tā ir viena no lielajām grūtībām. Un tam nav nozīmes par to, kāds man ir garstāvoklis, cik es esmu pēdusi, vai man ir, nezinu, kaut kāda viegls vīruss nāk virsū vai kaut kas tam līdzīgs. Tā ir lieta, kas man kā pasākuma organizatoram, ar to man ir jādīlo. Tas ir mans darbs. Bet tas ņem daudz enerģijas. Tā ir viena no grūtībām. Es varētu teikt, ka grūtība vienmēr ir bijis mārketings un paskaidrot cilvēkiem, kāpēc nāk to darīt. Bet tad ar kaut kādu brīdi es sapratu, ka, ja tie cilvēki gribēs atnākt, viņi atnāks. Un es nevaru nevienu pārliecināt. Es nevaru iedot to ideoloģiju, un es nevaru cilvēkus spiest atnākt vai spiest izmēģināt. Es varu viņus aicināt. Vienkārši, bet man nav viņš jāpiespiež. Katram ir kaut kāda sava lieta, ko viņš grib darīt. Ja runā par Drink and Draw, tad pēc tām domām, kādas tavas izaugsmes iespējas un realistiski, un ko tu vēlaties sasniegt? Vai gribētu, lai katrā Latvijas pilsētā ir par pasākumu mēnesī vai kā tu domā, kas ir iespējams Latvijas kontekstā un ko tu vēlaties sasniegt? Wow, labs jautājums. Es neesmu pārliecināta par to, ka ārpus Rīgas, izņemot kaut kādās ļoti kultūriskās pilsētās, izteikti tādās kultūriskās, nezinu, Cēsis, piemēram, ka vispār Drink and Draw varētu aiziet kā koncepts. Mums bija vienu brīdi piedāvājums to, ka Daugavpilī varētu mēģināt paturpināties un tā būtu kā franšīze, kaut kas tam līdzīgs. Bet, manuprāt, ir mazliet sarežģīti, tāpēc, ka sabiedrībā ir ļoti tāds stigma par cilvēku ķermeni, par tieši kailumu.
Un, attiecīgi, man liekas, ka tieši galvaspilsētā, kur ir visvairāk cilvēku, te ir kaut cik pieņemoša tā kultūra. Viņi tā kā, man liekas, bišķiņ vairāk pieņemta. Bet atbildot uz jautājumu par to, kāds ir plāns, pēc apmēram 5 gadiem es gribētu, lai šis projekts dzīvo pats savu dzīvi, un es esmu tas cilvēks, kurš rada idejas, bet kāds cits viņas izpilda. Tas ir pilnīgi paralēli tam, ko es vēlos. Varbūt tas negluži pilnībā paralēli, bet man arī tā kā idejas nāk. Man šeit tas ir ļoti daudzradošiem cilvēkiem, ka vienkārši idejas nāk, bet realitāte ir diezgan skarba un nevienu neinteresē tavas idejas, tikai tev. Yeah. Vai tev izdodas noslēgt izmaksas, vai tev sanāk kaut kādi ienākumi no šīs aktivitātes, no Drink and Draw organizēšanas? Būsim skaidri un gaiši. Es Drink and Draw organizēju kā pašnodarbinātā persona, un paralēli man ir biedrība. Biedrība funkcionē tieši vairāk tur, kur ir starpdisciplināri pasākumi un finansējuma piesaistēji, kas nāk no dažādiem finansēšanas konkursiem. Jo tas, kas attiecās uz, pieņemsim, finansējumu privātpersonām, ir ļoti, vispār finansējumu ir ļoti grūti saņemt, ja, kultūras jomā, sorry. Ir skarbs konkurss vienmēr, bet privātpersonām ir principā ļoti mazas iespējas saņemt kaut kādu kultūras atbalstu. Un, attiecīgi, ja mēs runājam par to pašizmaksām un vispārējo, ar radošiem cilvēkiem vai vispār šīm profesijām ir super sarežģīti noteikt, cik tu sev, kādu naudu tu pārdodies, cik maksā tavs pakalpojums. Jo tu īsti nevari, tu vari izrēķināt, telpas, loģistika, materiāli, modelis, marketings. It kā var izrēķināt, jā, tur, pieņemsim, īre, kaut kas tādas lietas, tās ir tās praktiskās lietas. Un tad tu izdomā, cik es gribu par to, ka es esmu izdomājis šo ideju, es esmu izrakusies cauri šai informācijai, es esmu ieguldījis tik daudz enerģijas, lai novadītu, lai uzturētu attiecības ar cilvēkiem. Šausmīgi grūti. Un atbildot uz šo jautājumu, ir bijuši brīži, kad ir bijuši labi mēneši. Tajā brīdī, kad, pieņemsim, ir bijuši kaut kādi uzņēmumi, kas ir pasūtījuši skicēšanas, bet ne kailās. Tā kā uzņēmumi parasti kailās neņem. Bet, principā, šis 6. gads ir tāds, ka es varu nosakt telpu, es varu nosakt mārketinga izmaksas, kas ir, principā, mans grafiskā dizaina un mārketinga darbs. Un tad kaut ko es varu arī samaksāt sev. Bet es samaksāju sev tik daudz, protams, es maksāju arī asistentiem, es maksāju modeļiem un tā tālāk. Bet tas, ko nozīmē samaksāt sev, tas ir vienkārši tāds, ongoing loops. Es jautājumu vienkāršošu. Situācijā, ja tev nebūtu nekāda cita ienākuma avota, un tev būtu jāizdzīvo tikai no Drink and Draw, vai tas būtu iespējams? Tagad es to daru. Jā? Wow! Tas priecē. Bet tur ir viens āķis. Es nemaksāju par savu dzīvošanu Rīgā. Un tā ir liela lieta. Tāpēc, kad Rīgā, mēs vairāk vai mazāk zinām, kādas ir īres izmaksas un tā tālāk. Es pieļauju, ka būtu grūti, vienkārši realitātē būtu grūti man uzturēt studiju un pašai dzīvošanu. Tas ir 2 telpas, plus vēl man ir diezgan liela studijas telpa. Tādā ziņā. Tāpēc, šeit ir jautājums. Jā, gandrīz varētu. Gandrīz. Tāds jautājums, paskaties atpakaļ pagātnē un kādas tavas spilgtākās atmiņas ar šo visu Drink and Draw? Wow! Man liekas, ka katra mūsu dzimšanas diena ir bijusi atmiņas vērta, jo katrā dzimšanas dienā mēs sapulcējam tik nenormāli daudz cilvēkus. Un tas vienkārši liekas, kā? Kā šis vispār strādā? Jo pirmajā dzimšanas dienā mums bija kaut kādi 60-70 cilvēki. Un tas bija vienkārši,
ko? Ja tas ir pirmais gads un vienkārši, un man liekas to, ka, nu, tā kā? Tas man liekas ir apbrīnojami vienkārši. Spilgtākie momenti. Man vienmēr ir patikušas kaut kādas izteiktas un interesantas tēmas, kas arī, pieņemsim, tā pati BDSM vai, piemēram, striķi, virves, nedrīkst saukt striķiem. Virves, un tur, pieņemsim, tajā brīdī, kad mums bija Covid, tad mēs taisījām ar maskām, lai neatpazītu modeļus, un tad mēs taisījām, pieņemsim, tur seno grieķu dievības un visādas tādas lietas. Tā kā ir visādas daudz lietas, bet, ja mēs runājam nevis par spilgtākajām, bet par sirsnīgākajām, sirsnīgākā, jebkurā gadījumā, ir tie cilvēki, kuri bija un vēl joprojām ir mana mazā kopiena. Un tie, kas vienkārši ir mani jau šī brīža tuvākie draugi, ar kuriem es varu dalīties un būt es pati, nevis kā pasākumu organizētājs, bet kā vienkārši cilvēks, kuram patīk skicēt, kuram patīk arī pozēt, kuram patīk uzņemt viesus un pasēdēt un parunāt par dzīvi un padalīties ar lietām. Jā.